Tavai zināšanai man viss ir labi. Tavai zināšanai man viss ir labi. Pat ja nav labi dažreiz. Tas nozīmē to, ka jums tas neinteresēja. Jums varbūt tas neinteresē arī tagad. Bet, ja ir tas 1 vai 2 cilvēki, kam interesē, man viss ir kārtībā. Ir sūdīgi, bet sajies. Man liekas, ka man ir jāizlaiž šitāds albums, lai es varētu tagad progresēt kā mākslinieks. Mūs gan gads atved uz Liepāju. Viņš teica, ja kas es ķipa var aizvest. Man ir tāds, nē. Ko tu? Ko viņš gribēja darīt? Bet viņš bija tāds, viņš būtu atveds un brauc mājās. What the fuck? Tā viņš teica. Trakais. Nē, respekti. Tā ir. Tas ir crazy. Nē, bet tas ir crazy. 3 stundas vienkārši tāds ir, iesaistīšu un braucu tam atpakaļ. Man liekas, tie ir stāsti par vientulību pat tad, kad tu esi daudz cilvēku sajietā vai daudz cilvēku draugu lokā, kad tu tāpat tās spēj atrast. Pat nevis tu spēj atrast, bet vientulība spēj atrast ceļu pie tevis. Un kad bieži vien, manuprāt, mēs aizmirstam vienkārši pateikt sev, ka viss ir īstenībā kārtībā. Un ka mums nevajadzētu doties šajā provokatīvajā ceļā, ko šī vientulība mēģina mums piedāvāt. Tāpēc albums arī tieši par to, kad ir dienas, kad nav labi, un tas ir ok, kad mēs jūtamies tā tajās dienās, bet mums ir jāpasaka sev, ka tomēr viss ir kārtībā. Sajies pat, ja esi udīgi, kaut kādas savas iekšējās cīņas par to, ka par lietām, kuras man ir grūti pieņemt, bet kas ir neizbēgamas. Piemēram, tur dzīvību un nāvi, kaut kāda sevis pārvarēšana, laika iešanas priekš. Kaut kāda varbūt tā nospieduma atstāšana. Jā. Riķi, bļē. Tu saproti, kur tu esi? Tu saproti, kur tu esi? Tu saproti, kur tu esi? Kur tu... Mēs nav koknesē vairāk. Mēs nav koknesē vairāk. Tu vairs neesi koknesē. Ej, tu dirst. Ej, tu dirst. Tas ir dirsā. Es tikai pirkstu izskatīšu. Mums klasē bija čuvaki, skolā, kas nakoja vienkārši šitā te. Viss šitā laika šitā darīt. Un viņa, muguru vienkārši tagad. Tas jau viss izskatās. Es kādreiz krakšanēju pirkstus raujot ārā. Jā, es Rauj ārā. Un tad es vienreiz bija tik sāpīgi izrauju, un bija dirsā. Tā bija. Mans personīgais mērķis ar šo albumu, godīgi sakot, ir vienkārši parādīt, ka no oda priekam es esmu spējis tik īsā periodā uzlabot savas prasmes, ne tikai beatmakeošanā, bet arī ierakstā, miksā un masterā. Un iemācījies kaut kādu veidu komunikācijas spējas vairāk un, principā, izveidot albumu, kas līdz šim būs labākais albums, kuram es esmu pieskāries. Es gribu, lai šis ir labākais albums, kas ir iznācis līdz šim, bet es neteiktu, ka es esmu tur jaunu riteni izdomājis. Es vienkārši gribēju kaut kā, lai pašiem ir interesantāk, lai pašiem ir foršāk, lai pašiem liekas, ka tas paveiktais darbs ir lielāks un ieguldītājs ir arī daudz lielāks, un tāpēc mēs esam arī šeit. Un man liekas, ka forši koncepti ļoti daudz ir. Un, jā, tāpēc mēs te esam, lai tos attīstītu tālāk. Skaņas ziņā būtu stulbi, ja nebūtu kaut kas jauns. Tā kā ir vienmēr nepieciešams kāpt augstāk, bet, ja jūs pazīstam ar manām iepriekšējiem darbiem, kā Emotion albumu un pāris bītiem Mestās mammai un pāris placementiem šur tur, tad palielam tas, kas ir šajā albumā, jau ir tēmas muzikāli, kuras es jau esmu aizskārs iepriekš, taču vienkārši jaunā līmenī. Tas vienkārši aizstāja manu identitāti. Godīgi sakot, baigi nešķiet, ka bija kaut kas grūtību ziņā jauns, ar ko es saskāros, vienkārši tik daudz, kad bija nedaudz dīvaini, ņemot vērā visu to hypu, kas mums bija
ar Godavārds projektu. Un tad vēl tie pāris projekti, kur man bija starpā no Nestās mammai līdz šim brīdim, Amprīs vai Vernisāža. Bija vienkārši interesanti atkal ieslēgties šajā Ots un Prīstats personāžā. Jā, kaut kā vienkārši bija interesanti strādāt tādā ziņā, kad tik daudz kas labs ir izdarīts, kā mēs varam izdarīt vēl labāk un izpušot to vēl augstākā līmenī, kā tas jau ir bijis ar tiem iepriekšējiem projektiem, kurus jau es pieminēju. Vai title tracks, pirmā dziesma, vai nekurienes vidū? Man liekas, tā ir ļoti tāda noslīpēta dziesma. Tur ir visi kaut kādi elementi, kas man liekas, kam jābūt labā dziesmā. Mēs vēl dabūjām pirmo reizi sastrādāties ar sieviešu vokālistu, tā bite. Intro trackā viņi iespēlēja, arī Stīgs, ko var dzirdēt, un tas ir tāds foršs, man liekas, arī tematiski, man liekas, kad kruta dziesma. Daudz man liekas, tā ļoti rezonē ar mani pašu, tāda riktīgi sarakstīja sev. Es gribu pateikt paldies Tabitai. Es gribu pateikt paldies tam, kad, manuprāt, viņi ļāva arī aizskart tādu teritoriju muzikāli, kas nav aizskarta Odam kā māksliniekam ar šīm ceremonijālajām lietām tieši ar visām stīgām, sekcijām, vokāliem. Tas nav bijis Oda, tā teikt, katalogā iepriekš. Un tas ir atklājis tādu robežu, ka mēs varam šīs kompozīcijas ļoti foršāk izpildīt dzīvējā, nekā tas ir bijis iepriekšējiem gabaliem. Manuprāt, Latvijas hip-hopā šāds ceremoniāls ievads vēl nav ticis izspēlēts, manuprāt. Ja ir, atvainojiet, bet manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas nav bijis, un arī pilnībā producēt dziesmu, manis producēt dziesmu, un albums jau īsti, albumam nav jābūt vienā stilā, un arī albumam nav svarīgi būt vienā emocijā. Tāpēc mans uzdevums nav ierobežot mākslinieku uz šo vienu emociju un šo vienu stilu. Bet mans uzdevums ir varbūt skaņas ziņā likt tam skanēt konstanti, respektīvi, lai albums, lai pirmā dziesma nešķiros no otrās, lai, teiksim, pirmā dziesma nebūtu visklusākā dziesma albumā, otrā viskaļākā un trešā vidējā. Mans uzdevums ir, lai viņas viss skan kā tandēms, kā milzīgs ķēdes posms. Es negribu, lai varbūt cilvēks noķer kaut kādu konkrētu sajūtu, klausoties. Drīzāk, lai viņš tur sadzird, ko viņš grib sadzirdēt, jo iespējams kāds tā sadzirdēs tur kaut kādas savas līdzīgas lietas ar sevi sarezonēs, un varbūt tas būs kaut kas, kas viņiem tajā brīdī būs nepieciešams. Bet ja nē, tad vienkārši forši dziesma paklausīsies. Es gribu, lai klausītājs nejūtās viens. Tas ir tas, ko es gribu pateikt vismaz ar skaņdarbiem, ko es esmu radījis tieši muzikālajā, un, manuprāt, arī tāds mērķis līdzīgs ir Walteram. Un es ticu, ka mēs abi ejam ar vienu mērķi, kad mēs vienkārši gribam, lai visiem ir labi. Un, protams, galvenokārt, lai mums pašiem ir labi, bet tas ir jums pašiem. Galvenais, es gribu, lai jūs jūtat, kad viss ir kārtībā, un es gribu, lai tajā brīdī, kad jūs uzspiežat play, jūs saprotat to, ka tā kā mēs uzzīmējam divi cilvēki esam ielikušies jūsu telpā, runājam ar jums, un tu vari nomierināties. Protams, gribu iedot lielu šautautu arī pašam Walteram ar to, ka viņš ir noticējis manī vēl vienā projektā, ka mēs varam kopistiski, tā teikt, būt vienā telpā, vienā studijā un darboties kā tandēms. Un es uzskatu, tas būs vēl vairākus gadus, tā kā milzīgākais šautauts aiziet viņam. Un tāpat tās arī šautauts manai draudzenei, vecākiem un visiem pārējiem, kas ļauj man emocionāli noturēties vienā līmenī, lai es spētu vispār performēt ikdienu. Šautauts FOK, Egi, Wevi, šautauts Dzirciens, šautauts visai komandai, kas šobrīd ir Liepājā un strādā pie albuma materiāliem. Moški, jā, ja patiks albums, ka noklausīsies pirmo reizi Spotify'ā, tam moški arī būs koncerti, tā jau manīs. Es nezinu, tas viss atkarīgs no tā, vai cilvēkiem patiks vai rezonēs. Katrā ziņā man patīk. Es esmu parādījis pāris cilvēkiem, viņiem arī patīk. Tā jau manīs.
Ja nē, tad mēs uztaisīs pašu savu koncertu kaut kur. Vismaz vienu. Jā, es nezinu, ko vairāk pateikt. Vienkārši tas ir kaut kas. Sūkā līkoja, kas. Visu tā kā žaronā ar slapi dievu pa pliku. Grudāk likās, ka jūs čista gudrāk. Sāku tribīnēs jau tagad līderos. Pusē repa, ko atņēmu darbu nepabrīdinot.